augsta līmeņa tur šahistēm, kas ir zināmas. Kaut ko saistībā ar to zonu tur zem jostas vietas. Protams, ka es saņēmu vēstuli no Veselības ministrijas un valsts policijas. Noteikti ir apstākļi, kad pagarinās cilvēku mūžu apēdot belešu. Dāmas un kungi, kārtējais prāta spēļu podcasts, un šodien mans viesis ir slavenais Latvijas šahists, rakstnieks, vēsturnieks Nikodemus Rigensis, jeb Nikodemus no Rīgas. Dzīvē zināms kā Andris Tihomīrovs. Jā, labdien. Andri, kas ar to pseidonīmu ir pastāstī? Tas ir pseidonīms lietots, jo mēs ar Māri Bičerevski sarakstījām grāmatu. Un tad mēs domājam, ka vajag vienu autoru, jo nevar saprast, kurš ko rakstījis ir. Tad tā aizgāja. Bet tas ir vienam darbam tikai. Tas ir vienam? Jā, jo mums bija tāds, mēs neticami ātri toreiz to izdarījām, un tā. Tā kā tur ir viens autors grāmatai, nevis divi. Es neesmu sarakstījis to grāmatu, un Māris arī ne. Tas ir jūsu kopdarbs. Es domāju, to ir tiešām sarakstījis tur minētais autors, jo ne es, ne Māris, mēs neesam autori tajā grāmatā. Nikodemus tad? Jā, viņš ir. Nē, bet tā arī ir, jo es arī viņu lasu, un es nezinu, es to neesmu rakstījis. Un Māris ar to noteikti nav rakstījis. Tas bija ļoti tāds īpatnējs. Mēs ļoti daudz laika tur pavadījām kopā, un beigās tur jau tiešām saplūst un rodās trešā persona. Jo tur tiešām vairs nevarēja saprast, kura idejas ir kuras, un no kurienes viņas nākušas. Tāpēc es pilnā nopietnībā domāju to. Andri, kā ir ar Solonu klubu? Jā. Māris teica, ka viņš ir aizgājis tagad tādā atpūtā. Vai tu redzi, ka viņš atgriezīsies? Es arī neredzēju, ka viņš parādīsies līdz ar to, ka viņš aizies kaut kur. Nē, es nezinu neko par to. Tas ir pēc tās filozofijas, kad mēs esam tā kā salmiņi upē, kad mēs peldam, mēs varam kaut kur sapeldēt kopā, kaut kur papeldēt atsevišķi. Jā, tā kā, daudziem jau tā projektiem ir. Es taču negribu palikt tā kā Queen, kuri joprojām koncertē, tur viss sen ir izstāstīts, izdziedāts, un tāpēc tagad, vai Imanta Babīte, tagad atjaunot. Tu gribi, lai viņa atjaunojās? Nē, droši. Vai Monty Pythons. Par Imantu Babīti kaut kādas nostalģiskas jūtas jau būtu. Tāpēc jau viņas ir, forši, ka viņas ir tādas, jo viņš ir beidzies. Man liekas, daudziem jau tieši foršām lietām viņi nemāk apstāties. Jā, man ir piemērs par vienu angļu grupu, KLF, 90. gadu sākumā viņi uztaisīja fantastiskus elektroniskās mūzikas gabalus un pēc tam pazuda. Un viņi bija vienojušies, ka viņi tur uz, neatceros cik gadiem, 20 vai 30 vienkārši pazuda un nemuzicē vispār neko. Tā arī par viņiem arī nebija nekādas vairāk informācijas, tikai tās dažas dziesmas, kas viņiem bija. Jā. Man liekas, viens albums viņam sanāca. Tas tāds, jā. Bet, toties tas palicis atmiņā. Tu kļūsti pa leģendu tādā veidā. Vienīgais izņēmums, ko es redzu, kurš turpina un paliek tikai, krutāks un leģendārāks, tas ir Raimonds Pauls. Es tieši gribēju teikt Raimonds Pauls, jā. Pārējiem nespīd vienkārši tas, un tad viņiem laicīgi ir jābeidz, lai viņi neizstītos pēc tam smieklīgi. Klausies, kā tev radās ideja par tālu uzrakstīt grāmatu un tieši tādā veidā, kā par viņa dzīvi, nevis par viņa šaha būtību? Pirmkārt, ideja man neradās. Man cilvēki šahisti paši uzbāzās, lai es uzrakstu. Es tur rakstīju rakstus par šahu un tā. Un par tālu kā personība nebija īsti grāmatas. Nav laikam tikai memoāri. Atmiņas tā kā sievas un vīra dēla izdotas vienā grāmatā. Un atkal, ko es tur par šahu rakstīšu, tieši gājieniem. Ne man tur tāda kompetence, un otrkārt, jo viss ir uzrakstīts. Un tad tā bija, principā, tāda loģiskā brīvā niša. Un kad es tur sāku rakstīt, arī tā īsti nav arī biogrāfija. Tas ir biogrāfisks stāsts. Bet vispār viņš ir tā kā faktoloģiski precīzs, ārkārtīgi precīzs. Daudz man pat saka, cik rēcīgi tu tur šito un šito izdomāji, grāmatā. Un es tādu saku, tā jau arī bija, tas ir tā kā īsts notikums. Tāpēc es tur daudz liku atsaucas, lai var atšķirt, kur ir tāds tā kā versija par kaut ko un kur ir īsts notikums. Es tur nomocījos 4 gadus kaut kādas, jo bija baigi daudz intervijas ar cilvēkiem. Tā kā tev turbūt būs jāuzraksta beigās grāmata par podcastu, un tad tu klausīsies, ko mēs tur runājām. Tāpat bija man. Un tā viņa veiksmīgi aizgāja. Man liekas,
nezinu, pats es vēl neesmu viņu lasījis. Bet mans sievastāvs teica, ka viņš izlasīja, viņš teica, es izlasīju, un tā viena no labākajām, man liekas, atsauksmēm, ko es esmu dzirdējis. Un tāda sajūta bija, ka tu pats būtu uzrakstījis to grāmatu. Man liekas, tas tāds mūsdienās labs novērtējums priekš, AI laikmetā. Jā, tagad ir tā, ka mākslīgais intelekts daudz palīdz, bet, teiksim, prāta spēlēs viņš nepalīdz. Tiešām? Nē. Es kaut kad gribēju, starp citu, uztaisīt, vēl noslinkoju, bet es kaut kad gribu, mēs mājās dažreiz tos secinājumu raundus izdomājam ar sievu, bet mēs izdomājam tikai atbildes. Jautājums nē, bet mēs izdomājam kaut kādas 7 tās atbildes, un tad ir jāizdomā secinājums. Mums ir tāds vingrinājums. Bet dažreiz tu tik debīls izdomā, prātenēs, ka mēs nestāvam līdzi. Un tad domā... Es cenšos. Jā, vienkārši. Un tad man bija doma kaut kad izdomāt varbūt to promptu vai to aģentu, kurš uzģenerē tiešām secinājumu raundu. Jo tas ir interesantākais. Man liekas, viens no interesantākajiem, kas ir prātenēs. Bet es vēl neesmu tam ķēries klāt, un es nezinu, vai to var izdarīt. Es mēģināju, bet... sanāca ļoti tādas seklas tās lietas. Nē, tās mūs neinteresē. Nē, mums dziļums. Mums dziļas. Andri, klausies, kā tu izdomāji vispār pie šaha pievērsties? Tev bērnībā spieda kāds spēlēt, vai tu pats izdomāji? Tu bija 90. gadu pirmā puse. Toreiz internets vēl nepastāv. Tev bija 10 gadi? Kaut kas tāds. 11 man bija. Un man kaut kā šahs vienmēr pašam interesēja, bet es nezinu, kā citiem varbūt tur tajā laikā, bet es pēc tur sevis spriežu, bija ļoti sadrumstalot un maz informācija par tēmām, kuras tevi interesēja. Tu kaut ko ieinteresēja, ko tu darīji. Vai tu prasīji kaut kādiem pieaugušiem vai skolā, ja tur ir kaut kas saistīts vai grāmatas, vai avīzes un televīzija, tikai tad, ja tu nejauši ierauki, jo nebija tur ieraksti video kasetes. Toreiz vēl video kasetēs bija tikai bojeviki, tur vēl nebija kaut kāda, vācu filmas. TED Talks vai kaut kas tāds, vācu filmas vēl, jā. Bet tu šahu nespēlēji? Jā, tur nespēlēji kaut ko citu. Bet es šausmīgi gribēju vienmēr to šahu, un es zināju, un kaut kad atnāca kaut kas ciemos un teica, ka ir tāda šahu skola kaut kur. Es tā, ir šaha skola. Un es pasaka, kur? Un viņš saka, es nezinu, es kaut kur gāju Vecrīgā un redzēju. Bet adresi viņi neatcerās. Un tad es gāju visai Vecrīgai cauri šitā tā kā kapos dažreiz kaut ko vajadzēja atrast. Kādreiz nebija kapos tās plāni izvietojums, kur kas apglabāts. Un tad arī, ja vajadzēja atrast, tur nezinu, kaut kādu munteru vai ko, tad tu gāju viņu meklēt. Es šitā tālu kapu meklēju arī. Nebija jau kādreiz tas plānojums. Un es tā Vecrīgi izgāju un atradu šaha skolu, iegāju iekšā un teicu, ka es gribu mācīties no tā kaut kā. Un tā es atradu. Nē, man neviens nespied. Tieši otrādi. Jā, tā kā. Tu pats redzi, ka tev dzīvē tas ir palīdzējis, teiksim, tā strateģiskā domāšana? Tas ir labs. Par šahu vienmēr saka, tur strateģiskā domāšana, tur, es nezinu, gudrāks paliek, vēl kaut kas, ja, un tā. Sākumā es tā mēģināju skaidrot, ka tur tieši saistības tur nav. Un tā, bet tagad es padevos, tā kā atbildi ir jā. Ja kāds man saka, tur gudrāks paliek vai strateģisks, jā. Bet tas ir forši, ka spēlē tāds stereotips, kurš, manuprāt, nebaigi atbilst, bet nē, tur ir kaut kādas paralēlas, protams, bet. Tu šobrīd nodarbojies aktīvi vispār šaha dzīvē un veido dažādus turnīrus arī. Tu redzēji jauniešos tādus izcils spilgtas personības, kas varētu nākotnē, teiksim, spīdēt un vēl viens tāls, teiksim? Cerams, ka nē. Jā, jo novēlēt profesionālu šahista karjeru es nevienam baigi savam skolniekam arī tur nenovēlētu. Kļūt par profesionālu spēlmeni. Kāpēc? Bet zini kā, bet šī brīža apstākļos. Šodien. Bet īstenībā mēs nezinām, kas būs nākotnē, un varbūt tiešām, ja mainās būtiski ekonomiskā struktūra, vispār, ko cilvēki nodarbojas, kā viņi pavada brīvo laiku un pelna naudu, tad varbūt tiešām, jā, pēc gadiem tur 10 vai 7, pieņemsim, iestojas kaut kāds, tur, nezinu, distopijas laiks, kad tiešām cilvēki ar hobijiem nodarbojas tikai.
Nu, un tie, kas grib tur ar zinātni, un tā, nu, ka tā tiešām ir tāda voluntāra un ka tev naudu nevajag baigi pelnīt. Nu, tāds scenārijs pastāv ar kaut kādu nelielu iespēju. Tad jā, bet esošajā ekonomiskajā modelī, nu, kur tev reāli nauda jāpelna ar darbu šobrīd, nu, tad šahs ir ļoti, kā spēlētāji, man liekas, ļoti riskanta tāda, nezinu, izvēle. Nu, nezinu, to var salīdzināt varbūt ar kaut kādiem elitāriem sporta veidiem. Es nezinu, konkrēti piemērus negribu tur minēt, lai izrādītu tur kompetenci, bet ir kaut kāda elitāra sporta veidi, kur pa lielam, nu, ja tu esi no bagātas ģimenes vai tev ir kaut kāds, nezinu, tur kapitāls, tad tu vari viņos nodarboties tur veiksmīgi, jo viņi ir naudas ietilpīgi un laika, bet savukārt viņi paši tev nenes uzreiz tiešu ieguvumu. Tenis, starp citu. Dāmas un kungi, esiet sveicināti laboratorijā pie Harija Prāta spēļu podkāstā. Viesos Andris. Tikam ir jau sveicināti un spēlēsim tagad 3 uzdevumus. Kā ar tie būs? To viņš pat nezina, ja nav skaties podkāsts. Ja ir, tad tu vari nojaust. Tātad pirmais uzdevums. Ikdienas dzīvē digitālā valūta ir uz katra soļa kartes, kriptovalūta, viņam viss kaut kas tāds, bet ir arī vēl īsta fiziska naudiņa. Tāpēc mēs ņemam tā kā prāta spēļu štata zeķi. Mēs visi esam viņu vilkuši no prāta spēļu komandas, agrāk vai vēlāk. Un tāpēc reku tev jāiebāž priekšā roka un jāizskaita, cik tur ir eiro monētiņas. Un tam es tev dodu 2 minūtes laika. Kā tas ir cik? Nu, cik ir? Nu, vērtība jā, vai skaits? Jā, vērtība. Vērtība? Jā, nu aiziet. Jūs laižat. Un kā vēl? Pagaidām tuvākais laikam ir bijis daži centi nost. Bet ir bijuši arī vairāk eiro. Kļūda. Tā. Bet principā saka ar vienu roku, ja? Nu labi, to 2 jau es sācu. 3,38. Nu. Mēs vienmēr sakam, kad var paturēt to naudu, ja tu uzmanēsi. Jā. Bet mēs nevaram atļauties. Nu, jā. Tā kā nesolīšu tev. Tā, 3,38. Tā. 3, 30. 3,33. Nav slikti. Šitas vispār ir tuvu 3,38, 3,5 centiņi. Tas ir labākais rezultāts iespējams. Starp citu, bet ja mēs atmetam, teiksim, šo te praktisko, nu nepraktisko to finansiālo pusi, vai tu redzi, ka jaunieši ir tiešām gudri, spēcīgi tieši šahā, ka viņi var starptautiskās sacensībās gūt kaut kādas augstas balvas tādā ziņā? Tas jā, un ne tikai šahā. Pārsvarā, es nezinu, vai šahs ir kaut kāda fokus grupa vai burbulis, ja, tā saucamais, bet bērnu skaits ir ļoti liels tur. Bet es redzu, kā 10 gadnieki mūsdienās vai 12 gadnieki ir tur prātspēja līmenī, tā kā es tur 18, 19. Tā man šķiet, ja. Tā kā viņi ir daudz jēdzīgāki, viņiem ir loģiskā domāšana daudz attīstītāka. Vai šahs tur ir, cik tur ir viņam būtiska loma, es nezinu. Varbūt tāpēc viņi ir izvēles šahu, jo tā kā radniecīgs viņu tam tipam. To es tiešām nezinu. Kaut kādi pētījumi ir tajā virzienā bijuši, bet ļoti maz viņi pārsvarā ir tādu podkāstā. Andris izstāstīja, ja, un tad tur kāds atsaucās uz to. Tagad atsauksimies uz Andri. Es Andri. tur podkāstā noklausījos, un tur ir pētījums tāds, jā, īstenībā es vienkārši kaut ko. Es savu pieredzi vai redzēju, bet tā. Jo es domāju, ka mani kolēģi daži noteikti arī domā pilnīgi pretēji, ja, ka tur tiešām tur loģiskā tur domāšana tā. Tur nevar bez loģiskās domāšanas, bet manuprāt, ja tev nav kaut kāda tiešām tur slimība, tur patoloģiski, visiem jau ir tā loģiskā domāšana. Tā primāri, ko šahs attīsta, daudz tā kā trenējoties, tas ir tieši šaha spēlēšana. Tu mācoties daudz vai kvalitatīvu šahu, tu kļūst labāks spēlētājs, nevis tur kaut kas cits. Bet tiesa gan, tā kā daudz to nodarbojas skolnieki, var redzēt, ka tas atsaucās uz mācību procesu. Jo šahs ir spēle, tas ir daudz interesantāk nekā priekšmets, kas viņam nepatīk skolā. Ja? Un ja viņš iemācās sistēmu, kā mācīties šahu, jo tā ir prāta spēle. Tas ir tā kā, prāta spēļu. Oficiāli viņš ir Starptautiskajā olimpiskajā komitejā, viņš ir kā prāta sports, ja? Prāta sporta veids, un nevis fiziskais, un tā kā skolā tu pārsvarā tev priekšmeti ir arī saistīti ar prātu un intelektu. Tad, ja cilvēks iemācās progresēt un mācīties šahā, tad dažreiz tas veiksmīgi pārnesās uz mācību priekšmetiem. Viņš izmanto vienkārši nevis šaha zināšanas,
mācībās. Bet viņš izmanto mācīšanās paņēmienus. Nu, tad tā atkārtošana, ja, tur kaut kāda selektīva iegaumēšana, atšķiršana būtiskā no nebūtiskā, ja, tur, jo tas ļoti efektīvi šahu var. Ja tu progresē šahā, tu mācies efektīvi, nevar savādāk. Un dažreiz bērni to veiksmīgi pārnes uz skolu, un tad viss ir ļoti labi. Tad viņiem pēkšņi skolā labas sekmes, un vecāki domā, ka tas ir dēļ šaha, nu kā šaha, bet īstenībā dēļ metodas. Tā kā vērtīgākais, kas mums ir, šahā ir, kā mēs mācam bērniem šahu. Nu tā. Un dažreiz bērni, kuri ļoti labi mācās skolā, viņiem ir vai nu dabiski, vai kaut kā savādāk, vecāki, viņš zina vai iemācījies mācīšanās metodi, tad viņš šahā progresēs, atnāks uz šahu no nulītes, viņš progresēs tur ļoti strauji, jo viņš zina, kā mācīties. Tad dēls arī spēlē šahu? Nē, viņš teica, ka viņš nekad nespēlēs. Andrejā, kaut kādi kuriozi ir bijuši kaut kādos šaha turnīros, kad tur viens otru ar dēlīti daudz vai ar zirgu? Šaha skandāli tā saucamie. Jā. Nu, mums regulāri ir sievai, kad stāsta kaut kāds, kas mums atkal atgadījies, kaut kāds šaha skandāls, tur vienmēr ņirdzīja, kāda tur šaha skandāli. Nē, nu kas te bija tāds? Šaha pēdējais skandāls bija viens no Latvijas, bet viņš kādreiz bija Latvijā, bija tāds džeks, un tagad, man liekas, viņš dzīvo Čehoslovākijā. Un tad viņš sūtīja... Čehoslovākija nav vairāk, tā, ka tu zini, ja? Jā, jā. Prātspēles teikt, jūs zināt vairāk. Bet varbūt viņš dzīvo Čehoslovākijā, ja? jo īstenībā. Tāpēc, ka viņš neuzvedās atbilstoši mūsu laikmeta paradigmai, ja? Un viņš ko darīja? Viņš sūtīja, es neatceros, laikam, savu apakšveļu vai kaut ko tādu, es neatceros, kaut kādām šahistēm. Augsta līmeņa. Tur šahistēm, kas ir zināmas, kaut ko saistībā ar to, zonu tur zem jostas vietas, kaut kāds drēbes tur vai ko tur sūtīja pa pastu. Viņš varbūt skatījās, ja vēlies vari pasūtīt pa pastu manas bikses. Es saku tā, tas ir Čehoslovākijas līmenis. Un tad viņš sūtīja tur to, es tiešām neatceros ko, bet to var iegūglēt. Un tas bija mega skandāls, ja, jo viņš ir tur spēlētājs un tā, un viņam kaut kādas saiknes ar Latviju ir. Es patiesi ar viņu spēlējis jaunības dienās, es atceros to džeku. No tevis viņš to iemācīja. Tāds, piemēram, mums bija skandāls. Bet, protams, ka populārākie skandāli ir saistīti ar negodīgu spēli. Un tad Igors Rausis, nelaiķis tagad, tas jau bija tāds pasaules līmeņa skandāls. Viņam bija pāri 50 gadiem, un viņš pēkšņi tur sāk tajā vecumā progresēt strauji šahā, iekļuva top 100, man liekas, līdz top 50, ja nemaldos. Un tas ir tāds wow! Un tas tā nenotiek vienkārši. Tas bija viens no nekad. Ja? Tajā vecumā cilvēks neprogresē tik strauji. Ja? Šahā? Jā. Un beigās viņu pieķēra, un bija tur slavena bilde, kur viņš partijas laikā gāja uz toaleti ar telefonu, un tad vadīja iekšā šaha pozīciju, un tad uzzināja labāko gājienu, gāja izdarīt, un tur vinnēja, ieguva kaut kādas balvas, un tā. Man bija arī intervija ar viņu sestdienā. Jā. Kā rāvienu tikt projām no šaha saucās. Jā, un tā. Viņam arī bija, protams, kaut kāda tur filozofija tam visam pamatā, kāpēc viņš tur tā darīja. Un to visu tur var izlasīt. Tā. Jā. Tie ir tādi lielākie skandāli. Tas nozīmē, ka kad tu spēlē šahu, tu var aiziet, es aiziešu pačurāt. Jā. Tagad jau arī tā ir. Kur bērnu turnīros vai jaunieši ir kāds iet uz toleti, ja, tad pirmā tāda, kaut kāds brīdinājums, ka viņš tur izvelka telefonu. Jo telefons tagad ir šahā God level. Tur nav jēgas. Vairs nespēlē neviens ar viņu. Viņi izmanto citiem nolūkiem, šausmīgi efektīvi. Tāpēc arī līmenis iespējams daudziem varbūt ceļās, ja? Kā tāds mācību rīks viņš tiek izmantots, bet tā, teiksim, ar viņu sacensties, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Pat stiprākie spēlētāji neviens nespēlē. Jo nevar svinēt. Nevar pat nešķirt uztaisīt. Kādreiz varēja šahā pīpēt, tas bija normāli, ka šahists sēž pie galda pīpē. Starptautiskās sacensībās. Tas bija sporta veids, kurā tu vari. Jā. Man taču ar to arī ir skandāls. Es pats tur biju iekūlies, es dabūju. Es biju uztaisījis mēģināju taisīt pirms vairākiem gadiem. Pirms Covid smoking chess. Es biju izdomājis, ka uztaisīšu šaha turnīru, kurā var pīpēt. Es pats nepīpēju, bet mums ir pīpmaņi. Man likās tādu slēgtu turnīru nelielu, kur viņi sanāk, un tad viņi var pīpēt un spēlēt.
radās man tāda ideja, ja, tur tā kā vienreizēju pasākumu. Nu, protams, ka es saņēmu vēstuli no Veselības ministrijas un valsts policijas, ka es nevaru rīkot tādu turnīru. Nu, tas tā kā brīdinājumu, ka, ja rīkošu, nu, tur attiecīgi tur sekas tāds. Un īstenībā pamatojums bija baigi loģisks. Tā bija mana kļūda, tā kā es tā neiedomājos. Šahs ir oficiāli Latvijā kā sports. Sporta pasākumos nevar tā kā pīpēt un lietot alkoholu. Un es tur, protams, atzinu savu kļūdu. Un tā kā es biju arī ierauts tādā skandālā ar šahu. Jā, bet interesanti ir tas, ka jā, tie ierobežojumi ir uz smēķēšanu ļoti daudz un visur kur, bet ja pabraukā pa Eiropu apkārt, tad cilvēki tāpat tās pīpē visur un ļoti daudz. Un labi, man liekas, tikai Zagrebā es redzēju, ka bārā iekšā pīpē, bet pārējās vietās, ārā telpās tā kā nē. Bet man dēls bija aizbraucis uz basketbola spēli uz Turciju. Un viņš saka, tur zālē visi. Jā. Viņš saka, mākonis stāv vienkārši. Kādreiz atceries, aizēju uz krogu. Runcī bija kādreiz tā. Patusējies, jā, atnāca mājās un tās visas drēbes smird. Jā. Citi teiks smaržo, bet jā. Jā, smaržo. Veiksmīgi esam tikuši pāri pirmiem uzdevumam. Tagad nākamais uzdevums. Tev kā prāta spēļu spēlētājiem zināms ir, ka prāta spēlēs vajag teikt pareizās atbildes, ne? Redz jautājumu, saka vismaz, tu tēmē uz to virzienu kaut cik. Jā. Vai ne? Nākamais uzdevums būs kardināli pretējs. Tev vajadzēs teikt nepareizās atbildes. Redzēsi fotoattēlus. Kopā viņi būs 30. Un tev jāsaka, kas tas nav, kas tas nav, kas tas nav, kas tas nav. Un jo ātrāk tu pateiksi, jo ātrāk mums iesim uz priekšu, un jo vairāk punktus tu saņemsi. Respektīvi, cik daudz nosauksi, tik punktus arī saņemsi. Tā, un skatāmies tagad ekrānā. Un aiziet pirmais 30 sekundes laiks. Kas tas nav? Man jāpasaka? Jā, kas tas nav? Kā, kas tas nav? Kas tas nav? Vienkārši, kas tas nav? Zilonis. Nav. Dakša. Viennozīmīgi. Koks. Egle. Šahists. Bombas. Jā. Kaķis. Tā drusciņi vēl laiks. Pizza. Tā desmitniekā, tiksim. Desa. Un ir Zos. laiks. Ieskatīsim tev 10. Viss kārtībā. Tā. Nu labi. Starp citu, liekas, ka tāds vienkāršs uzdevums, bet ir bijuši gadījumi, kad izkrīt pie pirmā. Viņš pasaka, kas tas ir, un viss spēle ir beigusies. Andris, šahs, ir kaut kas jauns atklāts, vai viņš, teiksim, kā viņš ir izdomāts, un viņš arī tā primitīvi tiek spēlēts, nosacīti primitīvi. Teiksim, ir tās kombinācijas, vai ir kaut kas, teiksim, pēkšņi kāds kaut kādu jaunu kaut ko izdomājis ir? Grūti tā atbildēt, jo skatoties dažiem kādā līmenī, jo, piemēram, augstākajā līmenī viņi tur sūdzās, ka tur viss ir atklāts spēlētāji, tā viņiem tā liekas, ja. Bet tad, kad atkal ir spēle par ļoti augstām likmēm, burtiski tagad ir sācies. Tur nav nekāda neizšķirti mūžīgie. Ja? Tur visi pieļauj kļūdas un tā tālāk. Man liekas, tur tā lieta ir tāda, ka pirmkārt šahs ir, jāsaprot, man liekas, ir tas, ka šahs ir totāli amatieru pasākums vispār kopumā. Ko es ar to domāju? Ja pastās visus cilvēkus, kas spēlē šahu regulāri, tad profesionāļi ir 0,00, es nezinu cik. Teiksim, no 300 miljoniem, ja, profesionāli spēlētāji ir, 500, es nezinu cik. Tik maz? Es nezinu cik, vairāk droši vien, ja, bet ļoti labi zem procenta. Ok, varbūt tā. Kaut gan no 300 miljoniem procents ir cik 3 miljoni, zem, ja? Nē, noteikti, ka zem 1%, daudz mazāk. Varbūt 0,1, es nezinu. Un tai daļai, kas nav profesionāli spēlētāji, šahs ir vienkārši. Ko viņi tur var atklāt? Viņi katru dienu tur atklās jaunu kaut ko. Viņiem tas būs bezgalīgi. Viņi tur atklās nemitīgi. Tie, kas ir tiešām tur top spēlētāji,
Jā, viņiem droši vien ir šis jautājums, kā tev. Viņi tur mocās, ko tur spēlēt. Viņiem tur ir kaut kāds tur Berlīns tur variants, tur vēl kaut kas, ko viņi tur muļļā un netiek uz priekšu un nevar saprast, kā pret to cīnīties. Jo visi lieto superdatorus un tā, bet beigās viņi ir cilvēki. Sagatavošanā lieto superdatorus. Un tad beigās mēs spēlējam uz laiku šahu. Tev ir kaut kāds X laiks, un vienā brīdī viņš kā aprūkst un tu sāc pieņemt lēmumus laika trūkumā. Tā kā cilvēkiem, ne? Studentiem. Un tāpēc, pa kuru to grupu spēlētāju ir runa. Bet tā fundamentāli jau kaut kāda tur atklājuma notiek ik pa laikam, jā. Bet tā kopumā viss tur zināms. Tā lielās līnijās. Bet tas nemazina interesi, tas ir interesanti. Tieši otrādi. Ko tu vēl bez šaka dari? Bez šaka, bez prāta spēlēm un grāmatu rakstīšanas? Lasu daudz. Tagad atkal sāku lasīt pēdējā laikā. Un tāds man darbs lasīšana. Es visu kaut ko daru. Ir kaut kāda arī... tas ir tā, neregulāras kaut kādas lietas es daru, bet tā... Neregulārs, bet patīkams. Bet ļoti patīkams, jā. Tas tā cenšos neaizrauties tur ar baigiem, tur projektiem kaut kādiem. Es ik pa laikam sociālos redzu, kā jūs ģimenē spēlējat tādu ļoti interesantu spēli, svešvārdu. Jā. Tas arī darbs. Klausies, tas ir riktīgi interesanti. Jā. Bet tas princips ir tāds, jūs izdomājat svešvārdu vai paņemat esošu jau un tad meklējat tam skaidrojumu savā starpā? Mēs ar to spēli cenšamies tur inficēt pamazām Latvijas sabiedrību. Mēs tur cenšamies katru reizi aicināt citus cilvēkus pie mums mājās un spēlējam to spēli. Viņi primitīvi ir. Bet vajag viņu vienreiz laikam nofilmēt. Jo, kad izstāst, liekas viss easy, bet pats tu nevar viņu izspēlēt. Es nezinu, kāpēc tā ir. Tu paņem svešvārdu, mēs sēžam 10 cilvēki. Tu paņem svešvārdu vārnīcu. Tu atver vaļā, spēles vadītājs atver vaļā. Viņš izlasa svešvārdu, tad paprasa pārējiem, vai kāds zina, ko tas nozīmē. Ja kaut viens zina, godīgi, ja kāds zina, tad meklē citu vārdu. Atrod vārdu, ko neviens nezina. Spēles vadītājs uz lapiņas uzraksta īsto definīciju. Pārējie uzraksta savas versijas. Savu variantu. Viņi izdomā definīciju ar ideju pārliecināt pārējos, ka viņu definīcija izdomātā ir īstā. Tad lapiņas tiek paņemtas, sajauktas, un spēles vadītājs random lasa tos variantus. Viņš nolasa vienreiz, un tad otrajā lasījumā notiek balsošana. Tu lasi, un cilvēki ceļ roku, ka viņi domā, ka tas ir īstais variants. Spēles vadītājs atzīmē. Spēles beigās, spēles vadītājs pasaka īsto variantu. Ja neviens nav atminējis, tad spēles vadītājs dabū punktus. Un punktus attiecīgi dabū arī tie, kas par to balsoja. Vienkārši fantastiski spēle. Jā. Un tā viņi spēlē, un katrs pēc tam mainās ar spēles vadītājs. Parasti 2-3 apļi pa vakaru. Līdz asarām. Es esmu redzējis tos skaidrojumus. Tur brīžiem liekas, ka tas skaidrojums pats jau ir tāds citātu vērts. Tur tā lieta, un tur interesanti, tur tāda veidojās, protams, tāda, cilvēki ātri pielāgojās, tur saprot, kāds tur tas noskaņojums vai līmenis tajā spēlē. Un citi varbūt vienkārši uz asprātību. Vienkārši visiem skaidrs, ka tas nav īstais variants, bet viņš ir tik sulīgi izdomāts, tik rēcīgs, tāpat cilvēki balso. Tā kā tur tas ir tas moments. Labprāt spēlēs arī šitā ir. Mēs zinām, ka tā ir nepareizā atbilde, bet mums viņa ļoti patīk. Mēs arī dažreiz rakstam, tur zini ko. Es esmu ievērojis, jā. Bet zini kā, nevienmēr tā pareizā atbilde ir tā interesantā, kā tu saki. Un tu esi ievērojis, ka es arī dažreiz pasaku nepareizo atbildi, un pasaku, ka tā ir populārākā nepareizā atbilde. Teiksim, tā kā iepriekšējā spēlē bija tas jautājums par parlamentu skaitliski lielāko. Jā. Un es to jautājumu netaisīju, kas viņa taisīja? Sieva, man liekas, man taisīja. Un viņi man arī uzdeva to jautājumu, un es arī tā, Indija visdrīzāk, tur taču arī cik tie cilvēki. Nē, tomēr UK. Es viņu vispār to jautājumu nepareizi pat izlasīju. Man liekas, vēl lielāks, nevis otrs lielākais. Nē. Otrs lielākais. Nē, lielāka nav. Ķīnieši ir visvairāk. Mums likās Ziemeļkoreja, jo mēs nepareizi izlasījām jautājumu. Mums likās, tā kā vēl lielāks par Ķīnu. Mums atceros, tas Ziemeļkoreja tā zāle, tur miljonus tie. Bet tas laikam kaut kāds viņiem... Partijas kongress. Jā. Bet tas tā... Lielbritānija, kāpēc ne? Gribētu aizbraukt uz Ziemeļkoreju?
Laikam, nē. Man vispār nepatīk ceļot. Jā. Tev nepatīk ceļot? Nu, bet tu taču uz Poliju ceļo. Nu, Piespiedu brīvprātīgi kārtā? es tur nebraucu. Tevi sasien? Nu, jā. Tāpēc tavs sieva man šņori prasīja. Viņa teica, šņori beigusies. Tad viss Nē, nu kā kārtībā. nepatīk ceļot. Es braucu uz ārzemēm vislabprātāk, ja man ir kaut kas jādara tur. Un tā. Bet, ja tas ir plēzība brauciens, tad, ok, ja citi grib, es varu braukt. Bet tā es pats nekad neinicēju. Kāpēc Polija jūs ģimenē tāda iemīļot ir? Nu, sieva ļoti konservatīvs cilvēks, un viņi tur ir mācījusies, un kaut kādu laiku, un viņi tur iepatiesies. Vēl kaut kādās valstīs viņi tur ir studējusi, un tad mēs braucam tikai uz tām valstīm, kur viņi ir bijusi ilgāk kā pusgadu. Bet Polija ir tik forša. Viņi ir tuvu, viņi ir, man liekas, es daudz, kur esmu bijis, un, protams, un Polija tiešām forša valsts ir. Ja runā par tā, ja vajadzētu kaut kur pārcelties, kādreiz, jebkad, tad es tikai uz Krakovu gribētu pārcelties. Pārējās valstis un pilsētas un vispār neinteresē. Krakovu ir ļoti Tur, kur Krakovas desa? Tur ir viss kaut kas, tur ir Krakovas. Bet tā vislīdzīgāka, man liekas, Rīgai viņi arī ir. Tu tajā salsraktuvēs esi bijis? Nē, Beļičkas tajās, jā. Nē, es neesmu bijis tur. Es daudz ko esmu bijis Polijā. Es zinu, kādās Hitlera tajā bunkurā esmu bijis tur. Tajā Vilka midzenī. Vilka midzens, jā. Tas ir foršs. Jā, tur... Bet kāds viņš tur ir? Man divu veidu cilvēki ir stāstījuši. Viens stāstīja, ka tur nav ko redzēt, jo tur ir tikai tie betona bloki saspridzinātie, un viss, ka tur iekšā nekur netiec. Tas ir atkal iztēles jautājums. Redzies, tur, kā vēsturnieks, jā, tur aizbrauc. Kā vēsturniekam var izstāstīt. Tur arī Romā kaut kādā ej pa to Palatīnu kalnu, ja tev uzreiz vizualizācijas. Jā. Turpat arī tajā Vilka midzenī. Tu tur aizbrauc, tu jau redzi, tur kā piebrauc mašīna ar Gēringu, kā viņi tur spridzina, viņi tur, ja, tur sprākst viss, tur, un kā viņi tur kartes, ja, tur ar cirkuļiem močī. Tas jau tāds iztēles jautājums, tā kā bērnības mājas. Tur, tā fiziski sūds, ja, bet tev tur tāda iekšā ir tā, vai rajons kaut kāds bērnības, kur tas ir staigājis. Tev tik liela emocionālā piesaiste ir. Un tas pats man ir ar kaut kādām vēsturiskām vietām. Tu tur aizbrauc un cits tur teiks. Un sieva jau arī, starp citu, kas viņai patika, viņa ir ne vēsturniece, viņa ir ģeogrāfa. Viņa teica, ka tur baigi uz tā betona un vispār tajā vidē, tā kā viņi tiek nosacīti konservēta, tur ir ļoti interesanta tā dabas flora, tā kā, ja, kā tu visi tie augi un kas tur aug, un ļoti interesanti visādi ķērpi un ļoti, ļoti smuki. Ja? Tā kā viņi to skatījās. Ja? Jā, katram savs. Saistībā ar šo visu man viens no maniem, teiksim, hobijiem ir staigāt pa Rīgu, un ir tāda Kristīna, viņa veidoja ekskursijas pa Rīgu, viņa paņem atsevišķas ielas, un stāsta ļoti interesanti. Un tad arī tu ej, un ir reāli tāda sajūta, ka tu atgriezies Latvijā senā laikā Rīgā, izstaigā viņa tur to vēsturi ļoti smuki izstāsta, un viņai vienmēr ir līdz arī visādi materiāli, ko viņa parāda un pastāsta. Un tā, kad mēs gājām pa Blaumaņa ielu, viņa arī par šo ēku izstāstīja, šī bija rotas māja, un šeit bija izdevniecība, un tad uzvedu augšā. Es daudzām grāmatām, es grāmatas lasu no vāka līdz vākam. Tur ļoti bieži ir tava adrese. Jā. Te bija tipeni kaut kādi. Jā. Un tad es uzvedu augšā arī uz mūsu zāli, kur mums prāta spēles notiek. Un tad viņi man vēlāk atsūtīja rakstus no žurnāliem, no avīzēm, kur ir arī bildes un arī ulmanis, un kā viņš ir atklājis to zāli. Tā, ļoti interesanti. Jā, tā ir. Ulmans bija balkoniņā vai lejā? Nē, lejā. Lejā, priekšā, tur, kur es apmēram stāvu. Es vienkārši pielāgojos tajā vietā. Nice. Aizbraucām atmiņās. Andri, ko tu ikdienā ēdi? Ēdu? Jā. Es esmu visādājis. Jā, diemžēl. Jo man kaut kad sauc par pārtikas mašīnu. Citi cilvēki tur beig. Sieva parasti fotografē, kā es uztaisu savu ēdienu kombināciju kaut kādu un sūta kaut kam tur. Jo viņi, neviens netic, ka kaut ko tādu var sakombinēt un ēst. Man ēdiens ir ļoti funkcionāls īstenībā. Es ļoti tam utilitāri pieeju tur.
man tādas garšas tur izsmalcinātās vai kaut kas tāds, vai receptes man nepastāv vispār. Man ir ēdiens, tā kā, tur masa un, nezinu, tur sastāvam nav nozīmes nekādas īstenībā. Tur, un tad pēc tādas man attiecības ar ēdienu. Griķu putra ar siļķi? Jebko. Jebko. Es ēdu pagājušajā nedēļā vārītus griķus ar tunci, un kaut ko tur vēl iemet iekšā, kas tur bija. Man liekas, pat kaut kādu tur jogurtu. Ja? Citi, es labāk tu nestāstu. Šo tēmu labāk neattīstam. Tu neesi gurmans. Bet sieva ir dokumentējusi to visu. Tā kā viņa ir kaut kādas tās bildes. Man ēdienas, man nulle intereses par ēdienu. Tādā ziņā, es domāju, tur garšīgi paēst, man neeksistē tāda lieta. Bet tā ir, laikam, no bērnības trauma. Vai piedzīvotais. Man vienkārši nav negaršīgi vai garšīgi. Negaršīgs ēdiens, protams, tur vecs ēdiens. Ja, tur. Bet tā es varu jebkuru kombināciju. Es atceros, tev bija tāds ļoti interesants izaicinājums, kad tu sāki to grāmatu rakstīt. Tu teici, ka tu audzēsi matus līdz brīdim, kamēr neuzrakstīsi grāmatu, bet tu salūzi kaut kādā. Jā, protams, ka es salūzi. Jo pirmkārt es domāju, ka es viņu ātri uzrakstīšu, tas bija viens. Bet otrkārt tur pasliktinājās tā situācija ļoti strauji ar tiem matiem, un tad es salūzu, jā. Par praku tas bija. Nē, bet stilīgi bija. Saudabīgi. Man ir kaut kāda bilde tā, labākais tas dažreiz biedēt cilvēkus. Klausies, tu esi arī aktīvs dažādos sociālajos tīklos un Twitterī, jeb tagad, kā saka, X-ā. Twitterī, kādā X-ā? Sauksim lietas īstajos vārdos Twitters, jā. Jā. Un tev ir ļoti tādi interesanti, īsi un kodolīgi, un, teiksim, kamēr citi būvē sliedes, mēs maucam par reni. Vai tu atceries, par ko tu to rakstīji? Jā, tas bija par tiem mūsu panākumiem. Renes braucēju sporta veidos, ziemas olimpiskajās spēles. Kamaniņu braucēju un bobslīst. Jā, tas ir interesanti. Jā. Tādā ziņā tas bija Baltijas valstu kontekstā. Lietuvai, Igaunijai laikam nebija medaļas. Mums tur bija kaut kāda sudraba medaļa vai kas tur. Viņi būvē Rail Baltica, mēs par Reni braucam. Tā. Jā. Tālāk. Par cik pagarinās cilvēku mūžu apēdot vienu belašu? Jā. Es nezinu, bet to vajadzētu pētīt. Jā, jo noteikti ir apstākļi, kad pagarinās cilvēku mūžu apēdot belašu. Un ir noteikti gadījumi, kad samazinās. Tu bija iespēja, ka mēs varētu, ja šo te pētījumu izvērst, tad Ig Nobela balvu iegūt? Nē, kā? Mēs taču mūsdienās top frāze, kad par kaut ko runā, ir datos balstīts tur. Ja, tas taču savādāk nevar nopietni runāt. Jā. Un tad, kur runā par belašiem, ja pēkšņi paceļās belaša naratīvs, ja? Tad kā tu vari runāt? Ja nav pētījumu, teiksim, par belašu. Paldies Dievam, ka bija pētījums par to, kā salātus tur griezt, ja, Covid laikā. Bet belašam nebija. Un tā, tāpēc... Tu esi belašu pie stacijas ēdis? Jā, protams. Kā es tur katru dienu caur tirgu eju, mēs tur kaut kad ar Džeku Kočomu satikāmies, aizgājām to belašu tur uzēst un tā. Starp citu, mēs arī ar sievu bijām tirgu un belašiņas uzēdām. Jo, atcerējāmies. Cik tagad maksāja? Es kādu gadu mēs belašu ēdis, man liekas. Pēdējo reizi, kad mēs ēdām, bija... virs eiro? Nē, zem vai ap eiro bija. Tagad, man liekas, nesturēju garām. Man liekas, ka zem eiro tur nav vairs belašu. Bet Hormuza šaurums. Viņus jau sastāvdaļas ved no Hormuza šauruma. Jā. Un tad belašam cena attiecīgi kāpj. Atceries to anekdotu par šo, ka pircējs prasa par to belašu. Kas tad tur bija? Reji vai ņaudēji pirms tam? Vārdvēji saka, nē, stulbi izrunājās. Nē, redzi, bet belašu man tāda paša attiecība. Kā tas ir ēdiens, es ļoti tā, pieeju viņam. Tā. Nē, belašiņš tas ir forši. Jā. Es nezinu, kāpēc viņam ir tāds, tā stigma belaša, ja? Ka tas ir kaut kas, ja tu apēdi belašu, ka tas uzreiz tev tur nāve iestājas. Nezinu. Liekas, tā. Kāpēc tev bija tāds pārsteigums par 9. tramvaju? Uzrakstīja, viņš reāli eksistēja, 9. tramvajs. Es nebiju redzējis tādu, izrādās ir 14. arī. Vienkārši tādi jaunumi kaut kādi. Un dzīves. Ar kuriem pats pārsvarā brauc? 7. Jā, 7.
Maskačkā dzīvoju, un tur, uz robežas ar civilizāciju. Un tad 7. braukājām, patīk. 11. vēl labs ir, pirmo lietoju. Un tramvaju vispār ir high-end, tramvaju. Jā, bet, tā. Vispār Rīgā ļoti labs, man liekas, sabiedriskais transports. Ir ok. Es arī ar tramvaju laiku pa laikam braucu. Es biju pārsteigts, ka 15. tramvajs iet vienkārši, trolejbus. Šiet tur ik pēc 3 minūtēm vai 2. Jā? Jā, viņš non-stopā iet, tu var pat sarakstu nestīties. Tur brīvdienās es arī redzēju kaut kur braukt vienkārši tagad. Tā nebija viņa baigi lietojas. Un tāds kultūras piedzīvojums. Un es apstājos sarakstu vienkārši tur. Tā kā Hītrovas lidost, vienkārši skrejceļš. Man zina, kas interesanti liekas, ka tagad šie te hibrīdie transporta līdzekļi sabiedriskie, ka tev rakstīts uz trolejbusa, ka šitas tagad iet arī ar ūdeņradi, jā? Nē, tā ir identitātes krīze tiem transporta līdzekļiem. Viņam arī jāsaprot, kas viņš ir. Tur tramvajs, trolejbus vai dīzels vai elektro, jo viņš jau tur var mainīties. Viņš ir autobus. Tas jau tāds. Tagad jau, politiski korekti, tur nevar viņu saukt par vienu. Jā, ja tieši tā, tu nevar pateikt trolejbus. Viņš vienā brīdī nolaiž lejā tur tos ragus. Tagad tas tas autobus. Jā, tagad viņš ir autobus. Vai viņš brauc uz elektrību un tad pēkšņi uz dīzeli. Jā. Kartiņš tur brauc. Tādu, jā. Par to jau arī vajag diskusijas. Bet nav jau. Nav publiskās diskusijas par šo tēmu. Es domāju, ka mēs varētu ieviest. Kur jau ir tā kā tā. Andri, šaha tipiska kļūda ir tā, ka pēc pretinieka gājiena uzreiz sāc domāt par savu atbildi. Šo modeli var novērot arī dzīvē. Tā ir. Es jau Twitterī rakstu tikai tā kā ir. Jā, tur taisnība. Tur nav neviena joka man vispār Twitterī, nekad. Respektīvi, tad viss, kas tur ir sarakstīts, viss ir... Jā. That's it. Ja jūs tāpat kā es nevarat sagaidīt trešo uzdevumu, tad es jums nelikšu ilgāk gaidīt, skatītāji. Un tagad jau būs klasiskās prāta spēles, gandrīz klasiskās. Tev būs jāizlasa, man būs jāizlasa jautājums, tev būs jāuzsit pa pogu un jāpasaka man atbilde. Un te es pateikšu Kāpēc man jāsit būs? Tāpēc, ka tāds ir noteikums. Ļoti vienkārši. Labi. Un paskatīsimies video. Nekas nav jādara. Labi. Savdabīgi izklaide 21. gadsimtā. Un jautājums ir tieši par to, kam par godu ir nosaukta šī deja. Kādam basketbolistam, kādam ēdienam, kādai Ņujorkas apkaimē vai kādai popdīvai. Jo ātrāk tu atbildēs, jo vairāk punktus saņemsi. Jā. Laiks Kas notiks, ja es nepareizi? Tā neko, tad diskābels. Uzreiz? Nē. Spied un saki. Man nav ne jausmas itāļu ēdienam. Nē, tas ir Harlem Shakes. Es taču nezinu, kas tas ir. Tagad tu zini vairāk, prāts spēles. Jā. Man kaut kā viņš savādāk izskatījās. Tur bija pārāk daudz tie cilvēki, jā. Un tas bija sen. Pastīsimies vēl vienu video. Davai. Gordons Remzijs pagaršoja kādu sieru. Kā viņš saucās? Nav nejausmas. Tā, tas var vienalga, kurus saukt. Es tev varu izstāstīt pirms tu atbildi, kā tas notiek. Es paņem viņu to sieru ritu, nogriež cepurīti, ieliek šķūnī, mušas salido, sadēja oliņas, tās mušas izdzen ārā, aiztais ciet, tie kāpuriņi sāk ēst to sieru, viņi kaut kā viņu fermentē un tur kaut kādā garšas buķeti paliek tāda izsmalcinātāka priekš gurmāniem. Dažās vietās viņš pat ir aizliegts. Jā. Vai kur ir? Kurš variants? Bernitārī. Bernitārī? Nē, nebūs. Tas nebūs. Tas ir kasu marzu sieriņš, ko pat Remzijs nevar apēst. Ļoti labi. Vai es tādu ēstu? Ar maizīti pagaršot, tikai tāpēc, ka tāda iespēja ir. Ar majonēzi, es domāju. To es tā Ar siltu majonēzi, jā? Majonēzi, tā kā es ēdienu utilitāras attiecības. Gurķis vajag, majonēzi, dilles. Un kasu marzu. Klasisks latviešu ēdiens. Easy vienkārši. Viņi ir 4. Tinkīs, Vinkīs, Dipsīs, Lalā un kurš ir 4?
Pū! Nu, tā tad ar dejām nav, ar ēdieniem nav, bet ar teletubijiem viss ir kā vajag. Minis, fonzijas, jojo. Nē, tā nav. Skatāmies tālāk. Kā sauc augsto ieroci, kura dizains tika izmantots šīs krūzes radīšanā? Bet viņi taču dizains? Nu, dizains, vai pats Rīgas, var pat teikt. Tā ir kastete, bet es nezinu, vai tas ir saistīts ar atbildi. Tas ir tieši tā. Var krāmēt kādam arī ar krūzīti. Jā, tas labs Rīgas tāds. Maha skaitlis ir skaitlis, kas rāda, cik reižu ātrāk objekts kustas attiecībā pret ko? Skaņas ātrumu. Nu, tu gandrīz tikpat ātri uzspiedi, kā skaņas ātrumā to pogu. Un te ir pareizi. Te ir 100%. 6. Kurš no šiem tēliem neietilps Scooby-Doo noslēpuma izmeklēšanas komandā? Viennozīmīgi grūtākais jautājums visā spēlē. Betija, Dafne, Norvils vai Freds? Man liekas, ka Betija. Betijas nav. Kurš ir Norvils? Es ļoti aptuveni. Tas ir Rāķīti, dāmas un kungi. Norvils Rodžers īstenībā ir Šegijs, bet kurš to viņa tā sauc? Neviens. Tik tiešām Betija nav no Scooby-Doo multens. Es nevarētu nosaukt, bet kaut kā likās, jā. Kurš? Mēs atbrīvosimies no absurdās nepieciešamības audzēt veselu cēlu, lai apēstu tikai spārnu vai stilbiņu, jo šādas daļas piemērotā vidē varēs audzēt atsevišķi. Kurš tālajā 20. gadsimta pirmajā pusē prognozēja šādu pasaules nākotni? Austriešu glaznotājs Charles de Gaulle, Čērčils vai Franklins Roosevelts? Es domāju, ka tas ir Franklins Roosevelts. Šajā gadījumā nē. Čērčils. Čērčils, jā. Viņš izdomāja, kā racionāli varētu audzēt vistiņu kaut kā savā galvā vismaz. Labi. Kurai horoskopu zīmē atbilst cilvēki, kuri ir dzimuši laika posmā no 23. septembra līdz 23. oktobrim? Svari vai dvīņi, bet es šito nezinu. Pagaid. Jā, svari vai dvīņi. Lai iet svari. Šo ēdiena tēma. Man liekas, ka svari ir svari. Ir svari. Dvīņi taču nav, tāpēc, ka man jūnijā dzimšanas diena es esmu dvīņas. Tāpēc. Bet šito es arī nezināju. Jā. Skatāmies tālāk, ar ko bēdīgi slavena Gribi būt miljonārs epizode, kurā piedalījās Čārls Ingrams. Tas bija krāpšanās skandāls. Čārls Ingrams bija izdomājis metodi, kā var šmugulēties, grib būt miljonārā. Viņam arī izdevās. Bet pēc tam vērīgākie skatītāji un arī organizatori pamanīja, ka kaut kas nav kā vajag. Es domāju, klepu. Es sāku kaut ko atcerēties, bet varbūt arī kaut kas cits tas bija. Es klepu saku. Tu saki klepu? Tā ir pareizā atbilde. Viņš bija ar savu pārinieci uz vienu roku un kā tā sistēma strādāja. Tātad nolasa jautājumu, un Čārls Ingrams lasa skaļi visus atbilžu variantus. It kā domādams, tur lā, tipsīs, vinkīs, un līdz ko ir pareizā, atskan klepus no auditorijas, un tā pārniece klepo. Ja viņa zina to pareizo atbildi. Un kaut kā pa diviem viņi tika līdz miljonam. Šahā tā krāpjas. Kas tam? Šahā arī tev ir klapjas. Krāpjas. Ar klapu. Brīnišķīgi, es domāju, ka par krāpšanos šahā arī klepus īstenībā vajag. Turpināsim. Kā sauc šahistu, kuram par godu tika izveidots šis rīks ar daudziem pielietojumiem? Hans Nīmans. Hans Nīmans, tātad, vai pēc pieredzes tu vari pateikt, vai tā var krāpties vai nevar? Tā var, jā, bet, kā es teicu, jā, toreiz tas bija tā kā joks, kurš aizgāja kā fakts. Bet jā, krāpjas. Respektīvi, tie, kuri nezina šaha aizkulises, bija situācija, kad kāds spēlētājs pēkšņi laikam sāka tajās rangos pakāpties ievērojami ātrāk nekā tas notiek dabīgā un godīgā ceļā. Un tāpēc bija kāda teorija, ka viņam tur ir iebāzts kāds vibrējošs rīks, kurš brīdī tādā izšķirošā, vai vibrē Morzes kodā, kaut kādā tur
sekvencē vai kā savādāk, bet te zinātāji saka, ka pietiek vien ar signālu, ka tu vari izdomāt. Ar klapu Principā pietiktu ar klapu, bet ir citas metodas arī, kā var šo signālus nosūtīt. Un, respektīvi, kaut kas tur novibrē un varot it kā izdomāt. Vai to var vai nevar, spēlējiet šahu, mēģiniet, cenšieties uzvarēt visos variantos. Mēs tikai par inovācijām prāta spēlēs. Bet Hans Nīmans ir pareizā atbilde. Nu ko, skatīsimies, cik punktus tu esi ieguvis. Viennozīmīgi tu esi uzvarējis. Pirmā vieta tev ir kā bankā. 500 punkti, Andri, apsveicu tevi ar šo cīvā cīņā izcīnīto uzvaru. Skatītāji, paldies arī jums. Skatieties mūsu visur, kur vien redzat, nākat spēlēt un attīstamies. Un prāta spēles, tagad tu zini vairāk. Nē, bet zini, kas ir pa praktiskajām ieguvumiem no laulības. Ja? Piemēram, ja man kaut kāds būtu to pateicis ātrāk, es būtu aprecējis uzreiz. Tas tā kā tīri džekiem. Ja? Varbūt tagad būs informācija. Man vienkārši, kā saka, viens vislielākais ieguvums no tā visa. Tur, protams, ir daudz citu ieguvumu, ļoti maz mīnus. Bet ieguvums numur viens ir, ka, kad ir kaut kāds tur, tev neērti atteikt cilvēkam kaut ko tur. Ja? Tad tu saki, man ar sievu jāsaskaņo, vai man sieva to neļauj darīt. Vienkārši viss beidzas. Fantastiski. Nekādu vairs vispār džekiem tur. Es saku, kaut ko piedāvā tur, gan par darbu, varbūt kaut kāds projekts, ko es negribu tur, vai vēl kaut kas cits, kaut kāds komerces piedāvājums. Es saku, nē, man sieva pret, tā. Zero. Tur beidzās visi viņu tie skripti, kā tālāk runāt. Ja, ja man zvanītu krāpnieks, tas telefons, ja, es teiktu, es jau tu atnestu uz pakomātu 10 štukas, bet man sieva neļauj. Bet tev ir zvanījuši krāpnieki? Jā. Kā bija? Nekā. Ko tur? Papļāpāji? Nē, es jau normāli atbildēju. Vienkārši jautāju. Es saprotu, kā cilvēki iekrīt, bet es droši vien kā paveicās ar krāpnieku. Ja? Man trāpījās tāds inteliģents krāpnieks, es viņam arī atbildēju normāli. Ja? Un sieva viņus vienkārši uzreiz sūta vienu māju tālāk, bet es jau nevaru tā. Tāpēc man tur kaut ko tur aprunājos ar viņiem. Tā. Bet tā grūti īstenībā saprast, kā cilvēki iekrīt, bet es saprotu, protams. Jo, ja kaut kādas situācijas man arī tur piezvana, tur godīgi es nesaprotu, ar ko es runāju. Ja? Un tu tur atbildi kaut ko. Tā kā tas cilvēkiem tāda steiga dažreiz ir. Varbūt tas ir tāda īstenībā paradumu kaut kādas lamatas dažreiz. Cilvēki runā jebkurā vietā. Pēc gudriem ieteikumiem, tad, ja tev zvana krāpnieks un tu konstatē, ka tas ir krāpnieks, ir jāliek uzreiz nost. Jo iemesls tam ir vienkārši. Viņi ne tikai runājās ar tevi, viņi arī analizē to, kā ar tevi runāties. Viņi analizē, kā tu cilvēks esi. Vai tajā sarunā viņi var izšķitināt kaut ko, kā tev labāk iebraukt. Jā, bet vispār jau, kāds zvana, tas jau ir aizdomīgi. Kāda zvanīšana? Nē, man smieklīgākais bija, kad zvanīja sieviete, raudulīgā balstī, krievu valodā sāka stāstīt par to, ka viņa ir nokļuvusi slimnīcā un ka viņai vajag palīdzēt, kad, kaut kas tur noticies. Es neatceros tieši, kas bija. Un es toreiz biju pie mammas aizbraucis, man dēli arī bija līdzi, un mēs tur sēdējām un rēcām par šito te, kā viņi tur centās skaidrot. Un tanī brīdī, kad es teicu, ka taču piezvanu tur tādam un tādam onkulim, viņš taču ir policijā strādā, viņš tev palīdzēs, ja viņi nomet uzreiz telefonu. Jā. Laikam jau aug un izplašās šī nozare. Nezinu, jā. Bet ir arī ļoti, ļoti rafinētas metodas. Tu zini, ja? Ir viena nereāli kruta metode. Tā tur, kur tev atsūta arī no Svetbankas uzreiz tos tur visus? Nē, vienkārši kā e-pastu uzlaust pie kaut kāda apstākļa nav baigi grūti. Jā. Un tad ir šiem krāpniekiem ir scenāriji, vai tu prasa izpirkumu maksu, lai atgūtu tev e-pasta adresi, ja? Vai Gmail kontu. Ja? Bet krūtākais ir, ka viņi vienkārši sāk izmantot un sekot līdzi tai informācijai. Man caur tur vienu cilvēku gadījās tāds, kur izrādās ir populāra schēma. Tu vienkārši saņem rēķinu. Mums ar tevi kaut kāds deals, tur atnāk rēķins, un tu man raksti, tur šoreiz cits konts, bet viss kā parasti. Jums ir reāls darījums, nevis tur izdomāts darījums. Man to jāmaksā par kaut ko. Bet tu vienkārši man uzraksti e-pastā, kur rēķins tāds pats kā vienmēr. Bet tur cits konts, un tur uzraksti, šoreiz cits konts, bet tā viss kā parasti.
Es apmaksāju rēķinu. Tas jau rēķins nāk no tā džeka. Cik Jo viņš, smalki. jo aizsūtīt e-pasta adresi no tava e-pasta, ja viņam ir piekļuvi, tas ir elementāri, un vienkārši tu izsako tam rēķinam, tad easy. Kas notiek tālāk, tam džekam bija ļoti liela summa. Pēc kaut kāda mēneša, vai neatceros, kad uzrodās kaut kāda angļu, tas, vai X valsts policija, ķipa, ka mēs tur varam noķert un tā un to. Bet, Vajag iemaksāt. Jā, bet tas džeks, protams, tur iemaksā. Tā. Jā, nē, man arī kaut kad sen apakaļ uzlauza kontu, un es pat zinu, kādā veidā bija tas, ka bija jāatver sociālais tīkls vaļā. Es neatceros, kurš vai Facebooks, man liekas, Facebooks. Bija kaut kāda vēstule no Facebook. Un es viņu atveru vaļā, un viņš saka, vajag ielogoties vēlreiz iekšā. Un es neko ļaunu nedomādams ielogojos. Jā, visas tās logošanās. Vai starp citu arī pats trakākais, man liekas, ikdienā ir tas visas tās spēlītes, kur ir pat portālos, viņas tur pārpublicē, tur un tā tālāk. Tur uzzini, cik tu tur, nezinu, esi gudrs tur tajā un tajā, vai tur aizpild 10 jautājumus, vai vēl kaut kas mūžīgi. Un tu tur saklikšķini tur tās permissions, ja? Ko viņi tur var redzēt, ja? Tas ārprāts ir. Andri, paldies, ka atnāci. Bija patīkami ar tevi parunāties. Ceru, ka tev bija interesanti, ka tu varēji izrunāties beidzot. Beidzot. Jā, jo Twitterī tu izsakies ļoti īsti, tev sanāca garāk parunāt. Jā, es esmu spējīgs uz to. Jā, izrādās. Tiekamies tad prātspēlēs. Jā, piekdien, jā. Super, paldies tev. Atā.